Trešā nedēļa iet. Katru dienu lieku uz stundu līdz 2 spoli. Te uz tiem bukšiem nekādu lielu efektu neredz. Tādi apvītuši, 2 dienas izlaidu, kaut kā aizmirsu pavisam par savu eksperimentu, bet apnika jau viss šitas pasākums. Jāapskatās, vai kaut kas te vispār notiek. Uz šitā neredz neko. Paskatīsies vēl kāda. Šeit arī nav īpaši. Kaut gan nē, kur maz baltumiņš. Redz, augšpusē. Maziņš baltumiņš ir parādījies. Skaidrs. Vēl kāda. Kur ir viena balta saknīte. Tātad kaut kas tomēr... šitas jau... Viņš arī pats zaļāks izskatās pa pārējiem. Redz, kā ir saknīte. Spraudīs apakaļ, lai mēģina iedzīvoties. Laikam beigšu eksperimentu. 3 nedēļas jau apnika. Katru dienu akumulātoru staipīt. Te ģeneratoriņš strādā. Spole darbojās. Tie 300 kHz. Un otrā kastē skatījos, tur pie mājas, kur nav spole, tur vispār no visiem nekas nebija. Tā kā šeit, te arī izskatās, redz, kur gar malu, šitie dzelteni jau. Bet te, kur spole stāvēja, vat šī rajonā, te redz, ir zaļums jūtams. Bet, sieva teica, žēl bija ārā mest, vienkārši nomētājās kaut kur ūdenī viņai, un tad sasprauda. Tā kā nebija speciāli domāts apsakņot šitos. Tā kā, kas sanāca. Kaut kādas dzīvības pazīmes tomēr ir. Nē, šitas jau bija dikti varens, rekāds smukulis. Izdzinies, dzīvos varbūt. Vienvārds sakot, eksperiments jābeidz. Ir svarīgākas lietas. Labāk palīdzēt cilvēkiem no kaitēm tikt vaļā nekā niekoties. Apmēram šitā. Varbūt vēl kādu dienu paturēšu, tad būs lūsta izstiepš ārā. Bet, principā eksperiments noslēgts. Kaut kāda minimāla kustība ir. Viss.